Šodien mums ir piekdiena un 13. datums. Skatāmies, kas jauns noticis šodien. Viena no populārākajām top spēlēm Hamster Kombat pēc 13 dienām listos savu tokenu. Un arī šodien ir paziņos to, ka Binance, kas ir pasaules lielākā birža, arī listos Hamster tokenu. Ja arī tev ir interese par top spēlēm un potenciāli nopelnīt naudu neinvestējot, tad dodies uz manu Telegram grupu, kur būs atsevišķa sadaļa tieši par top spēlēm. Donalds Trumps paziņo, ka 16. septembrī launčos kriptovalūtas tīklu, kas stāsies pretī bankām. Ķīna pirmo reizi kopš 1978. gada ir apstiprinājusi pensijas vecuma pārskatīšanas plānu. ASV valdība paziņo to, ka šogad viņi ir samaksājuši vairāk nekā 1 triljonu ASV dolāru procentu maksājumos, kas ir no valsts parāda 35,3 triljonu ASV dolāru. Microsoft strateģija izpildirektors Michaels Saylors ir papildus izterējis 1,1 miljardu ASV dolāru, lai nopirktu bitcoinu. Viņa bitcoin portfeļa vērtība ir aptuveni 14 miljardi. Amerikas ETF-os bitcoinam par vakardienu bijis lielāks inflows un diena ar pluszīmi, kas bija 39 miljoni, Ethereumam lielāks outflows un diena ar mīnuszīmi, kas bija 20,1 miljonus. Anglijas augstākā tiesa ir noteikusi to, ka Tether jeb USDT ir īpašums. Lai visiem jauks brīvdienas un, protams, dodies uz profilu aprakstu un piesako Telegram grupai.